tā, 2002. gads. Es uzskatu, ka šī Liepājas avīze katram liepājniekam, lai arī daudz tas temats ir apspriests par pašvaldību preses izdevumiem, ka tāda neder, es uzskatu, ka mums ir super izdevums. Šis pašvaldības izdevums ir super izdevums. Tā, ko mēs esam paveikuši 2000. gadā, te ir ko lasīt un par ko runāt, par visām jomām, par visu kaut ko. Kā katrs jaungada nakti ir sagaidījis un pavadījis, te ir visi Liepājas zināmākie cilvēki. Kā sagaidīja jauno gadu un ko katrs. Te ir Jūrniecības koledžas direktors Ivars Virga un Ināra Kalnarāja un Jevgeņija Mickeviča un tā kā visi tādi Liepājā zināmi cilvēki. Bet daudz esam runājis un teikusi, stāstījusi par Guntu Viti, diriģenti, mūsu kora Aija diriģente. Profesionālā ziņā tur par to nav ko runāt, jo kors vienmēr ir iegūst ļoti daudz dažādas augsta kalibra un augsta līmeņa balvas, bet praktiski Gunta ir kori ne tikai kā dziedāšanas kolektīvu, bet saimnieciskā ziņā pilnīgi izveidojusi no nulles. Un virsraksts šajā gadījumā brunči jau ir, tagad darinās vainadziņus. Tātad runa ir par tautas tērpiem. Jā, tieši Gunta pati visu ir meklējusi sponsorus, meklējusi atbalstītājus un burtiski pa solītim. Vispirms ir tad tur vestītes, tad blūzes, tad te lūk brunči jau ir un tagad darinās vainadziņus. Ko nozīmē viens vainadziņš? Man liekas, ka daudz to nezina, bet tās ir ļoti lielas naudas. Diemžēl, droši vien jau visās pašvaldībās, visās pilsētās ir kaut kādas ķibeles, un par tām varbūt nevajadzētu runāt, bet, kārtējo reizi kaut kas atkal kultūras jomā. Liepājā aktīvi darbojās operas klubs Renesans. Un šis klubs darbojās aktīvi, veiksmīgi, galvenokārt tāpēc, es teikšu tikai tāpēc, ka tur bija ļoti enerģiska vadītāja Ivona Šakali, kas arī burtiski no nulles izveidoja tieši operas trupu, tie bija bērni gan, gan visu viņa varēja, gan dekorācijas, gan tērpus, gan visu kaut ko. Bet viņai pilsētā vieta nebija, no vienas vietas viņa pārcēla uz otru, un kārtējais gadījums, kad viņai ierādīts telpas Tirgus ielā, un viņa aiziet tur iekurināt ziemā, lai ir silts, izrādās, ka telpa ir visa tukša, teikšu pat izlaupīta.
ka viņai jāsauc policija, ka pazudušas mantas, bet izrādās viņu pilnīgi nebrīdinot, uzradies saimnieks, kam tās telpas ir vajadzīgas, un viņu kārtējo reizi izliek uz ielas. Nākošā. Latviešu biedrības namā bija rožu galerija, kas bija gan kā izstāžu zāle, gan kā suvenīru veikals. Nu tā. Kultūras objekta galerijas izpārdošana Liepainieki nepiedotu. Tikai tādējādi apstiprinātos minējumu un baumas, ka Latviešu biedrības nams tiek izsaimniekots. Nu, nosauciet to, kā gribiet, vai kā izsaimniekošana, vai vēl kaut ko, bet arī šim kultūras punktam bija jābeidzās. Tāpēc, ka, lūk, tajā brīdī Krājbanka bija piesolījis daudz un daudz lielāku īres naudu, nekā spēja samaksāt tāda galerija. Nu, atkal kārtējā problēma par to pašu izstāžu galeriju, Rožlaukums, tas atkal ilgst ilgu laiku. Tā, Raimons Pauls balvai izvirz Valdi Vikmani, mūzikas balvai. Man tiešām pārsteidz, vai nebija Liepainiekiem tas jāizvirza. Kā neatradās neviens liepainieks, kas ierosinātu Valdim Vikmanim balvu, mūža balvu. Liels paldies, ka Raimons Pauls to izdarīja. Nu, budžets lielāks, iedzīvotāji mazāk, it kā vairāk pietiktu nauda, bet, nu, kā jau vienmēr. Tā, Liepājā ir ļoti, nu, neteiksim ļoti daudz, bet daudz ērģeles, kuras, protams, visus daudzos garos gadus netika neremontētas, nekādīgi īpaši uzturētas, jo atkal kārtējo reizi ir vajadzīgi līdzekļi, protams. Nu, un ērģeļmeistars Jānis Kalniņš, kas praktiski pārzina un zina visas Latvijas ērģeles, nu, sāka remontēt Jāzepa katedrāles ērģeles. Nu, tā kā tajā laikā, 2002. gadā, tuvojās ērģelēm 100 gadi, tātad Jānis Kalniņš uzsāka ērģeļu remontu, nu tas bija tiešām ļoti svētīgs darbs. Nu tā. Liepājā pašvaldībā ir ļoti labs telefons, uz kuru var piezvanīt jebkurš liepainieks un kaut ko jautāt, vai par kaut ko pasūdzēties, vai kaut ko informēt, vai gluži otrādi uzdot kādu jautājumu. Un tālāk tie jautājumi tiek novirzīti uz atsevišķiem departamentiem. Un te lūk, Uldis Sasks atbild uz ļoti daudziem viņam adresētiem jautājumiem. Nu, un viens no tiem, vai daudz lasītāji ir kaut ko teikuši vai runājuši par to, ka Liepāja jau noteikti teju bankrotēs. Un Liepāja un Uldim Saskam konkrēti atbild. Viss Liepājā nav bankrotējis un arī nekad nebankrotēs. Tā kā te ir dažādi jautājumi un atbildes, bet tā ir tiešām laba lieta.
Nu, te joprojām problēma raksts par galeriju, par izstāžu, par galeriju, par rožu laukumu. Un tā šeit pedagoģijas doktors Jānis Birskops runā par izglītību. Un tā skaitā arī viens no, manuprāt, absolūti nesaprotamiem jautājumiem, kāpēc skolās vairs nav dziedāšana. Jā, ir kora dziedāšana kā fakultatīvās nodarbības, bet Jānis Birskops šeit arī runā par to, ko mūzika un ko mūzika dod cilvēku attīstībai. Tā, beidzot pagarināts nomas līgums salonveikalam Rožu laukums. Skaisti. Un šeit ir Rožu galerijas vadītāja Ilva Lutere. Jā, tur ķeza bija liela. Vēl 2002. gadā bija runa par novatoru klubu, kas šodien saucās Libava. Ar tādu novatoru klubu pārdošanu var sagaidīt brīdi, kad mājai vairs nebūs jumta, bet tā arī bija, tā māja bija nolaista galīgi līdz kliņķim. Jā, tas diemžēl ir, ka ļoti bieži tiek pieņemti lēmumi, labi lēmumi, bet tie netiek pildīti un netiek kontrolēti. Kā tos lēmums pilda, neviens nepārbauda. Tas ir arī pat republikas līmenī. Ko Werners Bokums, Liepājas neatkarīgā radio producents, raksta: mēs esam nepareizie. Aktuāls viedoklis. Fotomeistaris satieks izstādē Zirgi. Viss izcilākais fotomeistars, kam tieši galvenais varonis ir zirgs, tas bija Pēters Jaunzemis. Un vislielākās balvas un visvairāk balvas viņš ir starptautiskās izstādēs saņēmis tieši par zirgiem. Tā kā Huberts Stankēvičs ir zināmi viņa slavenie tīkli, tā Pēterim Jaunzemam slavenie zirgi. Jā, te pa mūsu. Par mūsu dienvidu priekšpilsētu, par mikrorajoniem, kāda tur, kāds dīķis un tā tālāk. Jākabs Ozoliņš atbalsta svētkus dziesmā, noteikti kas tad. Visi mēs atbalstam un esam un mīlam dziesmu svētkus, bet, par Jākabu Ozoliņu jau nerunāsim. Tas jau ir galvenais vaininieks dziesmu svētkos, viens no virsdiriģentiem. Rihards Rubīns, katram laikam savu dullību un savu muļķību. Jā, Rihards Rubīns, vēsturnieks un masu pasākumu organizētājs. Bez Riharda Rubīna es domāju, ka tādi masu svētki un masu pasākumi Liepājā nebūtu bijuši.
Nu, kārtējais problēma raksts. Uldis Sasks Liepājnieku vēlms ir loģiski saprotams, un es tās atbalstu. Jā, nu, protams. Problēmas, kur nav problēmas. Nu, šeit ir runa par amatieru teātriem, un konkrēti par Ināras Kalnarājas vadīto. Nu, it kā jau mūsdienās domā, ka tāds amatieru teātris, nu, tas tāds. Bet, nu, tā var domāt un runāt tikai tie, kas nezin, ko tas nozīmē. Ir meli un ir statistika, jā. Tur pa vidam vēl ir meli, ir lieli meli un ir statistika. Tā nu ir. Tā nu saka, jā. Simona Rolava par to, kas tieši pēc kalendāra notiek. Nu, Vaiteiks, Arturs Vaiteiks, ilgadējs valsts policijas priekšnieks, kurš tā kā, nu, noziedznieku loģika, tā ir īpaša loģika, un tur saprast jau, protams, nevar, jo viņi jau domā, ka viņus nekad un neviens nepieķers un nenoķers. Un šajā sakarībā Vaiteiks saka, ka mēs neesam dumjāki par noziedzniekiem. Nu, protams. Jā, tas ir cilvēks, kas ilgus gadus strādājis ir Liepājas virsnieknamā, un pēc tam tikpat ilgus gadus strādāja Latviešu biedrības namā Anatolijas Fjodorovs. Tas ir viņa dzīves stāsts gan par vienu namu, gan par otru. Ļoti aktīvs dabas aizsargātājs un sargātājs. Viņš piedalījās dažādos pasākumos, kas notika jūras malā, un katrā ziņā cilvēcīgi, ļoti aktīvs cilvēks. Nu, kas Liepājā ir pianismu zvaigžņu festivāls, to zina visa Latvija. Un to zina arī viss slavenākais, diez vai būs pareizais vārds. Visīpašākais klavieru skaņotājs Valdis Eglītis, jo tur jau šajā pianismu festivālā gandrīz pēc katra solista bija jāpārskaņo klavieris, tā kā Valdis Eglītis mūsu klavieris ļoti labi pazina. Voldemārs Pūce, ilgadējs teātra direktors, kurš, kā izrādījās, paralēli darbam un, protams, arī pēc darba, kad jau bija pelnītā atpūtā, daudz gleznoja. Un kā viņš saka, viņš ir atrok piemirstu talantu. Lādīšu krājumu kārtējie tiek ar vienu Lādīts papildinājis savu fotoaparātu krājumu kolekciju. Tā kā Lādīša fotoaparātu kolekciju joprojām var skatīt Ukstiņielā muzejā.
Līga Sāne. Jā. Nu, vēsturniece, arhitekte. Liels raksts tieši par viņas un viņas dzimtas devumu Liepājai. Nu jā. Vai Latvijai vajadzīgi patrioti? It kā, pavisam nesaprotams jautājums. Ja tā ir tāda uzreiz tieši atbilde, tad jā un 5 reizes jā. Bet, jā, šeit ir runa par tiem mūsu tautas cilvēkiem, kuri paši savu jaunību un dzīvi ziedojuši Latvijas brīvības vārdā. Egils Samēdovs, ķirurgs, un kādi atzinības raksti tiek pasniegti svētkos, kas ir Liepājas dzimšanas dienā. Te ir dzimšanas dienas pasākumu, kurā atkal piedalās liepājnieki, zināmākie, aktīvākie, radošākie. Nu jā, laiks, kad sākām runāt par Eiropas Savienību. Bija laiks, kad, diemžēl, bija arī pretinieki. Bet, šobrīd es ceru, ka tādu vairāk jau sen nav. Viena no tiem, kam vēža galvā, Vita Pētersone, bērnu teātra ilgadēja direktoru un pēc tam arī skolotāja ģimnāzijas sākumskolā. Jā, ļoti radošs cilvēks, ļoti. Runa par pilsētas svētkiem, kas mūs liepājniekus vieno. Es domāju, ka ir daudz, kas mūs vieno. Tā, norvēģu zvejas kuģim tiek latviešu krustmāte, un tā ir Vija Feldmane. Skaisti. Skaisti. Latviešu biedrības nams mieru nav radis, noteikti nē, un nevienu brīdi un nekad. Šeit vēl biedrības nama zāle vēl līdz rekonstrukcijai, vēl līdz īstam remontam, bet Latviešu biedrības nams ir strādājis ar pilnu jaudu. Visu laiku, gan tiem, kam patika, gan tiem, kam nepatika. Un tādu izrādījās daudz. Mūzikas vidusskola aicina svinēt. Kā vienmēr, es pat nezinu, vai tas ir dabīgi vai nē. Es domāju, ka laikam tomēr nē. Kad cilvēkiem ļoti interesē otra cilvēka maciņš. Un te
pilsētu galvu ienākumi ievērojami atšķirās. Nu, te, protams, ir rajonus vairāk, bet, nu, tā interese par citu maciņiem, diemžēl, pastāv. Mākslinieks Lotārs Džeriņš pie Trīsvienības baznīcas ērģelēm. Ilāna Ivanova. Mēs gribam turistus Liepājā. Protams, mēs gribam. Un nu, jau laikam mēs īpaši sūdzēties par turistu trūkumu nevaram. Nu, jau mēs esam stipri tā. Nu, augšgalā es gribu teikt, turisms Liepājā ir labā vietā. Jā, nu, noslāņošanās, tā ir visā Latvijā un visā pasaulē. Jā. Šie ir, droši var teikt, mūzikas pīlāri. Kārlis Bunka, Valdis Vikmanis. Kārlis Bunka ir izaudzinājis Liepājā cik čelistu paudzes. Un šeit Valdis Vikmanis un Leonīds Vīgners. Vai tur vēl kādi komentāri par šiem pīlāriem būtu ko teikt? Audzēkļiem jāmāca arī līdzjūtība. Noteikti. Noteikti. Te ir tas raksts. Nu jā. Nu, joprojām ilgst runas, baumas, viss kas ap Aivaru Prūsu un viņa izglītības dokumentiem. Un viņš pats uzskata, ka viņš apzināti pataisīs par idiotu. Nu, droši vien es neko nekomentēšu, jo man nav tiesība to darīt, bet tas bija ļoti ilgs laiks. Ko vēst klusums pirms vēlēšanu vētrām? Nu, kā jau vienmēr. Pirms vēlēšanām ir īstais viļņošanās laiks, un tad ir klusums. Kas tad notiks tālāk? Mūzika nesastāv tikai no putkrējuma, tā saka Lotārs Džeriņš. Nu, protams, tā ir, lai radītu, lai atskaņotu jebkuru mūzikas skaņdarbu. Tas ir ilgstošs darbs. Jā, vēlreiz par vēlēšanām, kas tuvojās. Pēters Bankovskis. Dzīvojam, lai skatītos, ka citi ēd. Nu, protams, nav runa tiešām nozīmē par ēšanu, bet tā nu ir. Kārtējie svētki un kārtējie pilsētas aktīvākie, rosīgākie cilvēki. Strādnieku trūkums bezdarba laikā. Jā, tā ir problēma visā Latvijā, ka strādnieku trūkst, bet tad, kad ir jāatrod īstais, tad ir liels problēmas.
Nu jā, kārtējā maciņu problēma, kuram vairāk. Kā bērni lielās, kuram kaut kas ir vairāk. Emīla Mālgaļa Liepājas mūzikas vidusskolai 80. Apraksts par mūzikas skolu, ilgadējākie kadri. Jā, skaists laiks. Melngailieši muzicē un priecājas. Liels nopietnas pasākums. Es nevaru pateikt, kurš tur katrs 5. vai kurš mūziķis nāk no Liepājas. Jānis Dreiblats komentē aizvadītās nedēļas galvenos notikumus. Te ir runa gan par to, ka valdība šūpojās, gan par medicīnas nepietiekošo finansējumu. It kā tas ir 20 gadu atpakaļ, bet tie paši jautājumi aktuāli vēl šodien. Maestro Imants Resnis. Arī šajā gadījumā var teikt, neapspriežot Imanta Rešņa muzikālo devumu, gan kā čellistu, gan kā simfoniskā orķestra galveno diriģentu, bet mūsu koncertzāle Liepājas Zintars, tas ir Imanta Rešņa piemineklis. Arotbiedrības, arotbiedrības ilgu laiku ieņēma tādu svarīgu lomu. Ja ņemam vērā šodienu, tad tāda redzamākā arotbiedrība šobrīd ir izglītības darbinieku arotbiedrība, kur pat tik rezultatīvi piedalās streikos. Bet šobrīd jau arotbiedrības loma tā kā ir mazliet izplēnējusi. Jurim Aizezaram kā uzņēmējam ir ļoti svarīga loma Liepājas attīstībā, es pat teikšu. Koris Aija kārtējo reizi kārtējā koncertā. Aija viens no kārtējiem koncertiem. Jā, kārtējais problēma raksts. Es domāju, ka mūsdienu Kurzemes vārdā šie problēma raksti šobrīd ir nepietiekoši. Piedzērušies bērni. Vai tev var būt kāds komentārs? Kori Liepājas mūzikas skolas kors Andra Lekstuta vadībā.
Un vienalga, uz kurieni mūsu kori brauc ārvalstīs, nu, kārtējie lauri, kārtējās balvas. Šis daudz apcerētais rožu laukums, galerija rožu laukums, svin 10 gadu jubileju. Nu, Jēkabs Ozoliņš kādreiz katrā ziņā strādāja ar jauktiem koriem. Nu, šobrīd aizved pagastu koru līdz virsotnēm. Pagasts šoreiz ir Nīca, un tas ir Nīcas vīru koris. Kādiem būtu izlaidumi svētkiem? Jā, jebkuri svētki ir jāorganizē, un lai tie tiešām būtu svētki. Nu ko? Ne tikai Latvijā, bet arī Liepājā ir miljonāri. Šajā gadījumā runa ir par 6 cilvēkiem, bet, tie arī ir mūsu pilsētas, es teikšu, spožākie cilvēki. Un arī dāsnākie cilvēki. Lai viņiem visiem veselība. Sandrs Bēča, durbnieks no Durbes, jauns uzņēmējs, ko tik viņš Durbē nav paveicis. Lietuviešu turisma industrija iepin kā nomaldīšos reņģi tīklā. Bija laiks, kad mēs daudz brīnījāmies par Lietuvu, gan par konkrēti šajā gadījumā par turismu, gan par pārtiks nodrošinājumiem, bet šobrīd, lietuvieši, diemžēl, vēl ir mums daudz kur priekšā, bet ir arī daudzas tādas jomas, no kur lietuvieši var mācīties no mums. Tā skaitā arī viena no tām jomām ir turisms. Šeit kārtējo reizi viens turisma maršruts apraksts, kā bija tad. Un te ir tāda bišķi frāzīte ar indīti. Palanga nav domāt nekam citam, kā kabatu tukšošanai. Bet, tur varēja daudz ko nopirkt, iepirkties, un daudz labi strādāja tieši mārketings Lietuvā. Tu negribēdams daudz ko nopirkt. Tā, te kārtējo reizi par svētkiem. Kas te bija? Kā te bija? Svētku rīkošanā iesaistīt vairāk nekā 100 cilvēku. Te ir gan par Ziedu svētkiem Karostā, gan par deju festivālu Sudmaliņām un Ziedu svētkiem. Lai labi, veiksmīgi novadītu, noorganizētu kādu pasākumu,
Tas prasa cilvēku rīcību aktīvu. Jūras dziesmu festivāls. Pilns laukums, pilna kanālmala. Jūras dziesmu festivāls labi organizēts izklaides pasākums, to saka Jēkabs Ozoliņš. Pilsētas svētki veido Liepājas tēlu. Noteikti. Noteikti. Kurp mēs ejam? Uz profesionalitāti, apgalvoja Jēkabs Ozoliņš. Jā. Nu, es uzskatu, ka Jēkabs Ozoliņš varētu būt Valda Vikmaņa pēctecis sekotājs. Aha. Valdes Skujiņš un Raivo Mediņš runā par jūras dziesmu festivālu, par organizatorisko pusi. Jā, cik primitīva lieta it kā būtu tualetes, bet masu pasākumos tā ir tik svarīga lieta. Liepājas teātris gatavojas pārsteigt skatītājus. Nu, kārtējie remonti, kārtējie pārbūves darbi. Top kārtējā fotomākslas izstāde. Hubers Stankevičs un Irīna Tīre. Tā kā Latviešu biedrības nams saņēmis dāvinājumu. Jā, tā es sapratu. Es saņemu apskaņošanas un gaismu aparatūru. Nu, tā nu bija manā darbības laikā, tā bija visvārīgākā vieta. Tas bija Ahilēja papēdis, jo tāda aparatūra, kāda bija vecam biedrības namam, nu tāda jau vairs droši vien nekur Latvijā nebija. Vai svētku tiešām nevar būt par daudz? Es domāju, ka nevar būt par daudz, bet tiem jābūt ir labiem. Ko nozīmē labi un slikti svētki? Laikam tādu jēdzienu nav. Aija Niedola, rajona kultūras nodaļas speciālisti. Nu jā, par rajona pasākumu problēmām šoreiz runa. Zigmārs Liepiņš, Lāčplēss. Protams, liepājnieks, kā tas var būt citādāk? Nu tā, Harmani, rokas nos no Liepājas dzintara. Nu, nedomāju, kā Aivars Hermanis pēkšņi, gribētu kaut ko ar Liepājas dzintaru izdarīt, bet,
kaut kāds problēma raksts arī. Par to, kā Liepājas teātra aktieri bija problēmas ar darba līgumiem, ar līgumu parakstīšanu, tur arī visādi gāja. Par teātri joprojām. No tā, šobrīd pat pamatskolas skolēnam nav nekādu šķēršļu. Pa ceļam no skolas uz treniņiem nopirkt pudeļu alus vai sidra. No super! Protams, pēdiņās. Gatavojamies kārtējām parlamentu vēlēšanām. Kā vienmēr, daudz partiju, daudz solījumu. Vasara vienos priekos. Nu tā tam vajadzētu būt. Vasara jau ir īstais tāds svinēšanas laiks. Nu, jā. Bet kārtējās problēmas gan par biļešu cenām, gan par festivālu programmu, liela kritika. Nu, tas ir dabīgi. Vienmēr ir atbalstītāji un vienmēr ir kritizētāji. Londonas gospeļu koris spīd koncertestrādē Putvējiņi. Jā, nu, ko mūsu Uldis Marhilevičs saka, grupai ir jāzina, kāpēc tā ir uz skatuves. Nu, jā. Derētu jau zināt gan. Jā. Laimons Trūps, trubadūrs ar stabulu un diriģenta zīzli. Nu, Laimons Trūps bija obojists. Oboja ir, nu, tāds izcili smalks instruments. Laimons Trūps bija arī kādu laiku mūsu Liepājas Pūtēja orķestra diriģents. Gramofonu mūzika par godu vecajiem. Nu, Lādīšu kolekcijā ietilpa arī gramofoni. Nedēļas cilvēks Maruts Pāvelsons pretrunīgi vērtētā kalpošana teātrim. Jā, nu, Maruta Pāvelsona ir ļoti labs, izcils organizators ar ļoti stingrām prasībām. Un tas ļoti bieži var izraisīt kādus starpgadījumus. Nu, kārtējās, runā par kārtējām pārveidēm kultūras dzīvē. Nāc pretī man Liedagā. Nu, šeit nav runa par slaveno dziesmu. Jā. Anda Roškalne. Arī par kultūru runā. Dārgie dziesmu svētki. Nu jā, nu.
Bet te sev ir tāds 4-5 gadu mūzikas virsotne dziesmu svētki, tā kā tā tas varētu arī būt. Ansamblis Gaismiņa koncertē Zviedrijā. Ļoti populārs bērnu ansamblis bija ilgus gadus. Dziesmu svētki atkal nokļuvuši diskusiju centrā. Nu tā, te ir 8. Saeimas vēlēšanas, visi deputāti, visas programmas, visi solījumi. Tas viss ir vienu vietu un koncentrēti. Tā kā es ļoti ilgus gadus strādāju vēlēšanu ietvirknī, tad vēlēšanas jau man bija neatņemama sastāvdaļas. Te par skaļumu mūsu pilsētā. Vai jaunā kinozāle reanimēs kinodzīvi Liepājā? Jā. Šeit ir runa par kinoteātri Balle, kas ir Latviešu biedrības namā. Ļoti ilgu laiku Liepājā vispār nebija neviens kinoteātris. Tas, jāsaka, bija liels gan pārsteigums, gan nesaprotam, kā tas tā varēja būt. Un tad pēc daudziem ilgiem gadiem biedrības namā kinoteātris Balle uzsāk savu darbību. Nevaru komentēt, cik tas šobrīd ir darbīgs, aktīvs un cik kino skatītāju ir Liepājā. Jā, šeit arī par kino. Par svētkiem, kā uzvedas svētkos. Jāņa Lakstiņa ilgais ceļš politikā turpinās. Jā, es domāju, ka Jānis Lakstiņš visilgāk no bijušajiem liepājniekiem un vispār. Es domāju, ka, es precīzi, protams, nezinu, bet es domāju, ka viņš bija ļoti ilgstoši darbojās tieši politikā. Halle ir vajadzīga. Šeit ir runa par multifunkcionālu halli ar 6000 skatītāju vietām. Tāda šobrīd ir Metalurgs. Metalurgu kultūras pils apvienot ar sporta pili, tā kā tas tur ir tā. Kas notiek teātra Karaļvalstī? Kārtējais problēmu raksts par mūsu teātri. Maruta Pāvelsone. Tādas to, ka Maruta Pāvelsone varēja būt arī asa, tas tā varēja būt. Turpmākā saruna tikai vēlreiz apliecināja to, ka toni nosaka direktori, bet pārējie tikai klusi piebalso. Neapspriedīšu, bet Maruta Pāvelsone noteikti bija ļoti prasīga direktore, un līdz ar to
bija arī kaut kādi skarbāki vārdi. Nu tā, Biruta Gudriķa, ilgadēja basketbolisti, piedalījās Melnburnas spēlēs, nu, protams, veterānu spēlēs. Nu, problēmas atkal ar teātra direktori un pārdaļā direktori. Izrādās, problēmas pastāv vienmēr. Ja ir svētki, ir problēmas kaut kādas problēmas. Nav svētku, atkal ir problēmas. Koncertdārzam Pūtvēņi jauns saimnieks. Nu jā, arī Pūtvēņi ilgus gadus tā kā bija pieklusis. Bet, nu, paldies Dievam, viss ir atkal ierindā. Jā, Biruta Gudriķa ilgadēji tiešām un pieredze bagāta. Basketboliste. Liepainiec. Pirmais albums grupai Gaismiņa. Jā, bērni labi dzied. Te daži pat peldās, neskā pēc ziemā. Neskā pēc ziemā peldās. Werners Bokums. Tas ir īpašs kaifs, tur nav ko runāt. Ingrīda Circene, ilgadēja Saeimas deputāte, ļoti veiksmīga, gan kā politiķe, gan ļoti laba ārste. Un praktiski Aizputas slimnīca arī ir Ingrīdas Circenes veidojums. Leļinieki. Leļu teātrs Sibīrijas plašumos. Nu tad varam iedomāties, kā Latvijas leļu teātris tika uzņemts Sibīrijā ar ovācijām un jā. Fotomeistars Gunārs Kopštāls un māksliniece Daina Kopštāle, fotogrāfs un keramiķe. Kārtējā viņu kopīgā izstāde. Nu tā. Zvejnieku es teikšu tā, kā kādreiz sauc zvejnieku kolhoz Boļševiks. Bija izcils zvejnieku kolhoz, zvejnieku artelis, un, protams, bija izcila Boļševika zāle, ko vēlāk pārtapa Liepājas akcijas sabiedrība Kursa. Protams, ka vai Boļševiks vai Kursa, lai kāds arī nebūtu tas nosaukums, tā zāle un tās kultūras aktivitātes galvenokārt saistās ar Maiju un Andri Tammiem. Tā ģimene, tie divi cilvēki ir nesaraujami
saistoši saistīti ar kursa zāli, Boļševiku zāli. Bet pēc brīža, pēc kādiem gadiem, nevar pateikt pēc cik ilgiem gadiem, Krievu kultūras veicinātājs, kurš norobežojas no politikas, ir Dmitrijs Jarcevs. Viņš lēni, klusām, bet darbojās vēl šobrīd. Šeit ir pat Zadornovs. Nu, šobrīd tur notiek, atpūtas vakar, deju vakar. It kā tādu tā kā diskotēku, bijušo diskotēku veidā, bet tur kādas aktivitātes notiek. Zigmārs Liepiņš, UFO, Varis Sants. Tāpatība un šķitumi. Masu izklaide. Kā katrs kultūra augs prasa uzmanību un kopšanu. Jā, šeit ir runa par Helovīna dienu. Aija Barča, 7. Saeimas deputāte. Es uzskatu, ka Aija Barča ir viszinošākais cilvēks sociālajā jomā par visiem sociāliem likumiem, jo nezinu nevienu cilvēku, kas Latvijā tik ilgstoši būtu racies sociālajā sfērā. Ļoti liela cieņa šim cilvēkam. Tā lielais sapnis, mums to sapņu ir daudz, šoreiz ir runa par koncertzāli. Ārijs Kļavīnskis, fotomeistars. Jā, Kļavīnskis ir arī viens no fotostudijas bijušiem mākslas meistariem. Viņam gan bija tāda garāka pauzīte savā darbībā. Tad, kad Jānis Lakstiņš jau tā kā beidzas aktīvās politiķa gaitas, izrādās, ka viņš ir ar mieru un gatavs strādāt arī dziļā aizmugurē, ne pavisam pašā priekšā. Mareks Egliņš, bijušais deputāts un ministrs. Kā tad liepājnieki vērtē savu laikrakstu Kurzemes vārdu? Šoreiz no Pētera Jaunzema skatu punkta par Latviešu biedrības nama kolektīvu darbību un aizkulisēm. Šeit to pašu
tēmu, respektīvi lasītāji vērtē Kurzemes vārdu, bet šoreiz savu vērtējumu izsaka Kirills Bobrovs. Cilvēki grib svinēt savus valsts dzimšanas dienu, bet, nezinu, katram ir savi iemesli, kāpēc viņš grib un nevar. Dziesmu svētku sindroms. Es uzskatu, ka dziesmu svētki un dziesmu svētku visi pasākumi Rīgā Meža parkā, tas ir viens no ikviena amatieru kolektīva dalībnieka augstākais punkts. Un, nav viegli koncertos tautas tērpos sutināties saulē vai savukārt tautas tērpā salīt līdz ādai. Tas viss ir, bet tas ir to vērts. Kurzemes vārdu, vai kā Kurzemes vārdu vērtē lasītājs, šoreiz runā Anda Pūce. Andris Eniņš tiek godināts, un te citi liepainieki, tā skaitā tulkotājs Kraučis ar kundzi Ainu, aktieri, Irēna Opšteini. Pilsētas labākie, aktīvākie cilvēki. Ovācijas vainago Raimonda Paula saspēlēšanos ar liepainiekiem. Jākabs Ozoliņš diriģē Raimonda Paula mūziku. Spēlēt ar lielo orķestri man ir bauda, tā saka Pauls. Nevar viņam nepiekrist droši vien. Māris Gulbs, iekšlietu ministrs, izsaka savu vērtējumu par darbību iekšlietās. Ceļā uz 7. debesīm. Katram tās ir citādāks. Studija dzintars prezentējas Islandē. Tie ir dzintarnieki, vadītāji Anita Kovjāzina tobrīd. Latvijas vai liepainieku dzintaru izstrādājumi praktiski ir pabijuši visā pasaulē, un visā pasaulē ir saņemti visaugstākie apbalvojumi un vislabākās atziņas. Zemkopības ministrs ceļa jūtīs uz Eiropu. Mārtiņš Roze, liepājnieks. Bija daudzsološs cilvēks, bet, diemžēl, šobrīd jau ir augstu virs mums un skatās uz mums no mākoņu maliņas.
Kinoteātris Balle drīz vērs durvis, un te tiek tagad labi iekārtots un izveidots labāks kāpnes tieši ieejai. Joprojām lasītāji vērtē savu Kurzemes vārdu, šoreiz Kristīna Pastori par to runā. Tālāk Edgars Džiguns par lasītāju vērtējumiem. Šeit dzintarnieki, gan dzintars, gan zītars, kas arī ir dzintara apstrādes studija, izstādē. Es domāju, ka Liepājai lietišķās mākslas studijas 4. Tas ir pa daudz malači, lieli malači. Par svētkiem kārtējo reizi. Vērīgais rušinātājs, kurš nemēdz zīmēties. Par Jēkabu Ozoliņu noteikti var pateikt, ka viņš nevis nemēdz zīmēties, bet vispār nezīmējās. Jā, Māris Šmits. Mazās kino kameras Valgos. Jā, ar Ādolfu Reinbergu viņi izdarīja daudz, viņi sakārtoja visu Liepājas kino amatieru filmu kartotēku izveidoja. Līvija Lēna raksta par dzīves līmeni Liepājā. Interesanta tēma, un, protams, kad ļoti dažādi viedokļi. Jā, mūsu gadu 10. mirdzošie liepājnieki, basketbolisti, kas nepazīst Dzintru Baku, Edmundu Dobeli, Mudīti Gūtmani, Pauls un Jānis Rolis, Biruta Gudriķa, Ainārs Flaksas, Edijs Sprūde, Zenta Puiķi un Alfrēds Lēnieks, Gundars Muižnieks, Valīde Kovics, atkal zelta izlase. Ko tā Liepāja visai mūsu republikai, ko ir devusi visās jomās, kur mums tāda... Mums acīm redzot Liepājā īpaša gaisotne. Vai jūra, vai kas, bet kaut kas mums ir tāds īpašāks. Vai Liepājas centrā taps sporta spēļu templis? Šeit ir runa par komplekso sporta skolu. Diemžēl mums tādas tā kā Liepājā nav. Mums ir atsevišķi, kur ir šaha skola un ir multizāle, kur ir tagad tenis halle, futbola halle, jā, tās ir gan. Ziemassvētki ir prieksvētki, jā. Ziemassvētki, manuprāt, ir vissiltākie un mīļākie svētki. Ziemā nekāds siltums jau nav, bet es domāju sirds siltums. Tie ir vismīļākie svētki. Sarmīt Pujēna savu viedokļu un lasītāju vērtējumu par Kurzemes vārdu.
Liepājas mākslinieku dialogu meklējumos Rīgā. Jā, mākslinieku vizītes Saeimā un kultūras ministrijā. Kino balle jau strādā. Protams, pats lielākais vaininieks, es domāju, pozitīvā nozīmē, uzņēmējs Ivars Kesenfelds. Paldies Ivaram! Jā, Ivar Kesenfeld balva par 290 tūkstošu latiem, tā kā brāvs ieguldījums. Kā tiek izvērtēts kultūras dzīve pagājušajā gadā? Un šeit tātad, kā noslēdzies Zirggads, par to runā Artūrs Vaiteks, Naģežda Ērcīte, Agrs Iesalnieks, Edgars Jasinskis, Imants Resnis un Andrejs Silanieks, sējēja laureāts. Laimīgi jauno gadu visiem tajā laikā. Paldies!